Sveiki, praktiski latvieši! Šodien ejam tālāk, runājam par baterijām. Apskatīsim, kādi bateriju veidi ir tirgu pieejami, ar ko kura baterija labāka, ko mums jāmēģina izvēlēties tad, kad mēs komplektējam savu sistēmu, priekšrocības trūkums, paskatīsim, kas ir tirgu pieejams un ko mēs varam dabūt varbūt tepat Latvijā. Kā skatīties pareizi uz baterijas cenu, par baterijas atlikušās kapacitātes noteikšanu un kā papildināt savu sistēmu ar jaunām baterijām tajā brīdī, kad jūs nolemjat taisīt kaut kādu upgrade. Ja jums tēma šķiet interesanta, piesakojiet, nolaikojiet, varbūt atstājiet kādu jauku komentāru. Un tad ķersimies klāt tēmai. Vispirms mēs izšķirsim 3 veidu baterijas. Svina baterijas, klasiski auto akumulatori, gēla, dziļo ciklu baterijas, visu liksim šajā kategorijā. Otrā kategorija litija-jonu baterijas, litija-mangāna oksīda, litija-kobalta oksīda. Trešā kategorija litija-dzelzs fosfāta, LiFePO4 akumulatori. Par pārējām baterijām šodien nerunāšu, video mērķis ir praktiskiem latvietim. Ir visādi eksotiski risinājumi, kuri vēl atrodas eksperimentālā stadijā un nav sevi pierādījuši. Litija-dzelzs fosfāta, LiFePO4, turpmāk vienkāršības labad sauksim par LFP baterijām. Svina baterija galvenās priekšrocības. Pirmkārt, baterijas pirmā iegāde jums sanāk ļoti lēta. Baterija ir eksploatējama ļoti skarbos apstākļos, viņa spēj izturēt temperatūru līdz -40 grādiem. Protams, samazināsies atdeve, bet baterija pieļauj. Pretēji uz otru pusi, +60 grādi baterija vēl spēja labi strādāt, viņa neaizdegsies. No drošības aspekta svina baterija noteikti būs lielākās priekšrocības. Iespēja iegūt tūlītēju atdevi, kas 10 reizes pārsniedz litija tipa baterijas. Un baterija ir iespējams ļoti precīzi noteikt, cik viņai ir atlikusi strāve iekšā. Tur baterijas līkne ir samērā lineāra, mēs varam pateikt, vai baterija ir pilna, tukša vai 40–60%. Baterija ir izcili piemērota iekšdedzes auto starteru iegriešanai. Kā arī viņu var izmantot tīri labi eksperimentiem, sākot veidot saules paneļu sistēmu, ja sistēma nav paredzēta ilgstoši, bet, teiksim tā, jūs gribat ātri izmēģināt, palaist, neesat pārliecināti par kontrolieri, tad svina bateriju uzliekot, jūs zinat, ka jūs neko diži greizi salaist nevarat. Ja mums interesē baterija priekš mājām jau nopietnākam variantam, tad mēs skatīsimies nākamo uz litija-jona bateriju. Litija-jona baterija ir stipri labāk piemērota tam, lai mēs viņai veiktu pilnu uzlādi no 0 līdz 100%. 0% nebūs labi jebkurai baterijai, bet litija-jona baterija mums tomēr atļauj sev izlādēt samērā tukšu, uzlādēt pilnu un baterija netiks nobeigta. Baterijas lielākā priekšrocība ir ļoti zemais svars. No litija baterijas mēs varam sagaidīt, ka uz 1 kWh mums būs tikai 4 kg. Baterija mums droši jau izturēs ar 1000 cikliem. Pirmreizējās iegādes cena, protams, būs stipri augstāka par svina bateriju, bet ja mēs sareiķināsim uz ciklu skaitu, tad mums baterija jau ir palikusi 3 reizes lētāka. Ņemot vērā, ka svina baterija mums izturēs tikai ap 200 ciklu, tad uz litija-jona bateriju mēs droši varam paļauties uz 1000 cikliem, līdz baterija sāks nopietni zaudēt savu kapacitāti. Litija-jona baterija jums atļauj arī paņemt no viņas samērā lielu jaudu, līdz ar to mums ir diezgan plašs pielietojums, kur mēs varam šo bateriju izmantot. Baterija būs izcili piemērota elektroskūteriem, elektrovelosipēdiem, datoriem, telefoniem, elektriskām urmašīnām un tā tālāk. Priekš saules paneļu sistēmas šis jau būs nākamais līmenis, kas mums nodrošinās stipri ilgāku ilgmūžību mūsu sistēmai. Taču domājot par ilgmūžību nopietnāk, mēs jau skatāmies uz LFP, šīm litija-dzelzs fosfāta baterijām, kurām mēs varam veikt pilno izlādi jau līdz 6000 cikliem. Šīs baterijas būs vislabāk piemērotas, ja jūs taisat savu saules paneļu sistēmu, jo jūs zinat, ka ja jūs tās baterijas uzstādat pietiekami daudz, pirmkārt jums viņas sanāk uz nolietojumu stipri lētāka, otrkārt šī baterija jau būs stipri drošāka, baterija jau ir pateicīgāka temperatūras izmaiņām, aizdegšanās riski ir krietni samazināti
kā arī jums ir drošāk šo bateriju lādēt samērā lielā tempā, neriskējot sabojāt viņai kontrolieri. Tālāk apskatīsim uz ekrāna tabulu, kur mēs saliksim šo visu kopā, katras baterijas plusi, mīnusi un ar ko jūs varat rēķināties. Uzreiz jāsaka, ap to laiku jūs šo video skatīsieties, iespējams, jo cenas būs mainījušās, jo cenu izmaiņas notiek ļoti, ļoti ātri. Tā kā pamatoti daudzi no maniem sekotājiem negrib pirkt baterijas AliExpress, jo tas tomēr ir samērā liels risks. Lai arī es visas savas baterijas esmu gādājis caur AliExpress, es jums nevaru droši ieteikt pirkt baterijas Ķīnā, jo jums jārēķinās ar to, ka nekādas garantijas no brīža, ka jūs veicat pasūtījumu, nav. Man ir sanākusi gan ļoti pozitīva pieredze, gan negatīva pieredze, bet gatavojot šo raidījumu man nedaudz pārsteidza tas, ka es atradu, ka tomēr Latvijā arī mēs varam dabūt LiFePO 4 baterijas. Tas, ka 10 kWh baterija LiFePO 4 Latvijā ir atrodama lētāk kā Ķīnā, tas jau šķiet aizdomīgi un došos pārbaudīt. Čau, dāmas! Sen neesam tikušies, kas jums jauns? Mums ir 10 kWh akumulators. Es zināju, ka man akumulatori interesēs, vai ne? Jā, bet viņi būs pieejami no marta. No pirmā acu uzmetiena izskatās pēc normāla LFP akumulatora 48 volti, 200 ampēri. Uzreiz acīgākie pamanīs, ka akumulators rāda, ka viņā ir 200 ampēri, lai gan pie 48 voltiem ir skaidrs, ka tas tā nav. Un te mēs parunāsim par LiFePO akumulatoru lielāko problēmu. Mums nav īsti iespēja pateikt, cik akumulatorā ir uzkrāta strāva. Vienīgais veids, kā šo izdarīt, ir skaitīt līdz, cik mēs esam viņā ietlādējuši strāvu un cik mēs no viņa esam paņēmuši. Šim akumulatoram izskatās jau, ka ir iebūvēts skaitītājs, šis skaitītājs tikai nav nonulēts, līdz ar to akumulators domā, ka viņā šobrīd ir 201 ampēra stunda, lai gan patiesībā pēc sprieguma izskatās, ka tur ir, tā tuvu nulei. Ņemot vērā, ka man no Ķīnas, nav nekādu garantiju, tad pirmais, kas man interesē, ja šāda tipa akumulatoru uzstādītu mājās un es viņu kaut kādu apsvērumu pēc nobeigtu, vai es viņam varētu vēl dabūt garantiju? Jā, 5 gadi. Kā tu zinās, ka es viņu neesmu nodedzinājis? Kolēģi pārbaudīs. Jo tas ir... Bet vispār jau, man liekas, viņi nedrīkst slēgt parasts cilvēks. Tur vajadzētu kolēģi palīdzību, ja tā nav nekādas zināšanas. Nē, tieši tas ir tas, ko mēs paši darīsim un tas, pa ko mēs runāsim nākamajā sadaļā, kā šos akumulatorus pieslēgt, kā viņu pievienot pie invertera, kā viņu saslēgt savstarpēji kopā un kā viņu vēlams nenobeigt. Bet šajā reizē tas viss. Atstājiet komentāru, pa ko jūs gribētu uzzināt vairāk, un tiksimies nākamajā raidījumā. Paldies, ka skatījāties!